Čau, draugi! Ir jau 330. diena. Un man komentāru daudz raksta, vai tu nevēlies uztaisīt meetupu. Bet nē, es meetupu noteikti netaisīšu. Man ir doma uztaisīt satikšanos. Tas ir gandrīz kā meetups, tikai foršāk skan. Tādēļ lūdzu ierakstiet komentāros, vai jūs vēlētos ar mani satikties. Šis triks ir nodots no paudzes paudzē. Laikam nevienam tas nav paticis. Bet man patīk. Un es arī tev šodien šo parādīšu. Tā, visas kārtas redzat dažādas. Un tagad es lūdzu gribu, lai tu izvēlc vienu kārti. Bet lūdzu izvēlc melnu kārti. Ja, trīkārtā būs labāk. Es neesmu rasists, bet vienkārši lūdzu paņem kādu melnu kārti. Šo te, jā, parād kamerā lūdzu. Un uzrakstīsim uz tās virsū kaut ko. Uzrakst tu virsū, lai ir godīgi. Jā, savu parakstu vai kaut tādu. Es izdomāšu. Jā, izdomā un uzraksti. Mans paraksts. Tātad viņas paraksts. Tā, paņem to karti un lūdzu ielies to jebkur, kur vien es vēlos. Šitā, jā, šitā. Jebkur, kur vēlies? Jā, smieklīgs joks. Jā. Ja mums pēc laikas izstāstīšu to vēlreiz. Tā, samaisīšu vēl kārtis. Tā, un redzi, tā kārtas nav ne apakšā, ne arī augšā, vai ne? Tā, un man ir šeit arī šāds maciņš. Redzat? Arī no paudzē. Tas ir arī nodots, jā. Viņš tāds jau antīks. Jā. Tā, un es arī paņemšu šito sirds sešinieku un ielikšu to šajā maciņā. Ja? Tā, lūk. Tā, šeit. Otrādā gan es ielikšu. Šādi. Neievāst. Man citreiz sanāk neievāst. Tā. Tā ir iekšā, viss ir tā. Jā, redz, tavs sirds seši, vai ne? Tas nav mans, bet tas ir... Tas ir tas, kas bija augšā, jā. Tev nebija sirds seši. Redzat, jā? Tad tagad pasaki, tu atceries savu kārti? Jā. Atceries, jā? Tagad lūdzu domā par viņu, jā? Un pasaki skaļi viņu. Kreica 3. Un šis sirds seši nomainīsies pret kreica 3. Tas parasti aizņem kāds 5 stundas. Bet tas tiešām ir vērts tā gaidīt. Labi, nē, es pamēģināšu pacensties, skatieties šo kārti. Wow! Vai tev bija kreic 3? Jap. Ar tavu zupas parakstu? Ņem, pārbaud tev piemiņu. Pārbaud, kastītē kaut kur šeit var būt. Pārbaud šito varbūt. Varbūt marķiet pīpašs. Nē, kruts. Jā, tās tas. Kādu mēs tā teikt? Nu, bet, protams. Kādu tu izdarēji? Ļoti labi, paldies. Es aiziešu uz aptieku. Labi, nopēc prezervatīvus. Man kauns. Citi sapratīs, ar ko es taisos nodarboties. Un ar 2 bērniem pilnu nav kauns staigāt.